Kāpēc? Jūties droši, komfortabli, it kā tu esi. Šis ir safe space. Mēs sēžam divatā istabā pie iedzeram ūdeni, jeb aliņu. Praktiski esam tā kā kaili uz ielas, nē, bet publiskajā telpā. Ar balsi publiskā telpā. Vladislavam joprojām dīlers nepieviļ. Kārts nāk, kā saka. Kārts griežas. Pārējiem ir Sabīne ir šis tas, ko apdomāt. Pārliecinoši kaut kas nelāks. Grafika mums atpaliek. Sabīnei ir maziņš pārīts. Maziņš pārīšs Sabīnēm patīk. Jā, es turēšu nelielu pauzi. Īsti nezinu, ko tu gribēji teikt. Bet ļoti grūti izspēlēt. Sabīnei liels teksts ir un arī Vladislavam pietiekoši liels teksts. Tur pat diezgan labi var ar setmainīgu nodarboties. Vienīgā problēma, ka nākās zaudēt arī dažreiz, kad esi priekšā, kā šādā situācijā. Nelika jau neviens zaudēt. Likt jau nelika. Bet pret tādiem oponentiem, kas ir gatavi šaut vairākās ielās, ļoti grūti ir pretoties, un tāpēc bieži vien daudz prātīgāk ir pat padoties uzreiz, ja neesi gatavs. Šajā situācijā lielākai konfrontācijai cilvēki paliek mazāk. Tuvojās. Un arī stēki nav tomēr tik dziļi, neskatoties to. Vladislavs. Redzam, Sabīnei 30 big blind. Kārtīgs čalis, godīgi pasaka, kas viņam bija. Jā. Es gan neatbalstu to kolu četrniekiem nepozīcijā, bet nav arī nekas tāds traks. Nav tik dziļi. Un cik tad Vladislavam vēl lielāks nedaudz stēks? 30 big blind un 33. Relatīvi lielākie stēki, bet godīgi sakot, tie nav dziļi stēki, kā jau mēs vairāk kārt teicām. Šis tomēr ir tāds turbo struktūras turnīrs, kur mazas steki. Vairāk vajag kārtas labas, lai veiksmīgi tajos piedalītos. Protams. Jurijs izskatās, ka grib reizot. Aizripina 6 zilos čipus, kas ir katrs 1000 vērtībā vai 5. Jau nepamanīja, cik viņš īsti aizripināja. Arī grafikas onkuļi mums ir iesnaudušies. Sabīne. Sabīne izstāsta, ka pietiks ķēpāties, jāpārliek pretinieki. Jurijam, starp citu, simboliski atkal kungs dāmu nemastīja, ar kuru jau vienreiz viņš, kā saka, ieberzās mazliet. Šoreiz pret Rireizu un vēl vienu kolu izlēma, ka nav gan labi, ļoti saprotami. Un Denis noķer savu setiņu. Noķer setu, bet Sabīnei, kā saka, Sabīnei var palīdzēt tas, ka ir viena overcards. Nezaudēt īpaši daudz. Skatīsimies, kā Denis šo visu izspēlēs. No Denisa viedokļa Sabīne ir diezgan taita spēlētāja un Rireizoja preflopā. Viņš var cerēt, ka tur ir overpārs, un ja ir overpārs, tad it kā nevajadzētu būt problēmām vispār ne pie kādas izspēles gaitas dabūt visu čipuļus iekšā. Tā kā, pilnīgi, kā saka, es pat nezinu, kā būtu labāk rīkoties. Iespējams, ka kols būtu labāk, jo ļautu Sabīnei pašai vēl vienreiz likt savu betu. Un tad jau viņi būtu gandrīz droši. Bet šīs nav tās situācijas, kur ir, kā mēs iepriekš teicām, mazos stakos ir tāda stabila lēmuma. Šeit nav viens pareizais veids, katru reizi spēlētājiem ir jāizvērtē, un šeit sākās šī pokera improvizācija, kur var rīkoties dažādi. Kaut gan preflopā kols ar devītniekiem apšaubāms, bet, kad to es trāpījis, tad jau, protams, visos veidos var izspēlēt. Te gan, protams, Reis flopā, kurš ir lielāks par savu atlikušo čipu daudzumu, ir tāds, acīm redzams,
kā saka, atpūtas spēlētāji pazīme. Bet es domāju, ka Sabīna ātri apdomās visu un nofoldēs savu roku. Jā, viņai par laimi tas kalps tur ir. Viņai par nelaimi tur nav 10 un 9. Nu, jā, 10 un 9 būtu interesantāk, ja būtu vēl kungs dāma iekšā. Tad tie visi 3 spēlētāji ļoti priecīgi sabīdītu iekšā visus čipus. Tad jau skatītos, kurš uzvarētu. Nu jā, Sabīne domā, vai tas draw tur varētu būt. Nu, ļoti maz ticams. Dāma 10 no blindiem nokolot. Nu, jā. Es drīzāk sliektos uz to, ka pretiniekam ir dāmas, neredzot kārtas vai kaut kas tajā veidā. Tajā virzienā. Jā, atrast kā saka, neblefa handu, kurai viņi ir priekšā, diemžēl nav iespējams. Opa, interesanti. Kā tā? Rolina un Kola. Nedaudz pacietību varbūt zaudēja. Vai kā ir, kad notribetot? Nu, no malas, protams, vieglāk to visu redzēt. Un full house uzvar Sabīna. Diemžēl dod ļoti daudz savus čipus. Un tagad paliks shorts, tā kā neliela kļūdiņa tomēr sanāca pēc flop. Jo tiešām, kā jau tu teici, ne blefa rokas. Jā. Ja tiešām vai to cilvēks darītu ar kādām random 2 kārtīm, maz ļoti ticams tas ir. Bet šeit bija no otras puses skatoties, kļūdaini spēle preflopā pārvērtās par ļoti veiksmīgu postlopā. Jā. Izdevās visus čipus dabūt. Jā, tur, kā saka, setu ķert tur galīgi nebija pareizā matemātika devītniekiem. Bet, pārīts ir pārīts. Pārīši tik bieži neiedala. Pārīši foldēt nepatīk. Un daudz čipiņu pienāk. Jā. Mums pie galda ir izveidojušies jau 2 tādi lielāki staki, kur varētu paspēlēties savā starpā jau nopietnāk. Nezinu, vai viņi to gribēs darīt. Plus vēl ir pa vidu Vladislavs ar savu aktivitāti. Jā, tagad būs čipkauns. 17 spēlētāji ir palikuši kopumā turnīrā. Šeit varam redzēt visus stakus. Redzam, Denis jau izvirzījies 2. vietā. Mārtiņš turpat vēl turās virs 120,000. Sabīnai pavisam maz čipiņu palikuši. 12,800. 2 lieli staki, viens Vladislavam spēlējams un pārējie jau tādi īsāki sāk palikt, kuriem jau jābīda. Spēle nedaudz paralizējās, bet tas jau ir pierasts. Sabīna ir pilnīgā pushfolda. Oļeks it kā varbūt, ka nezinu, kā viņš te izvēlējies darīties, bet ar 13 big blindiem varbūt var atrast sevī kaut kādu reizi foldu. Nerekomendētu gan to. Te viņi redz, kur cilvēks... Šeit bija neliela diskusija par to, vai tas ir reizes vai nav. Jo šajā gadījumā liekot vienu čipu ir jāpasaka tomēr. Jā, bet kāds te teica, ka viņš klusām esot teicis. Tā kā, tas ir dīleru kompetencē to izvērtēt, kā bija, vai teica vai nē. Ja dīleram saka, kad bija teikts, tad bija. Ja nē, tad... Nē, Oļeks redzam, iet Olinā, daudz opciju nav. Vai 10 vai 20 visticamāk pret cilvēku, kurš visticamāk kolos. Dekolos. Ja viņš ir ielicis 5 un Oļegam ir 13. Oļegam ir 31. 31, atvainojies. 13 big blind, jā. Oļega otru kārtu mums nerāda, bet tur daudz iespēju nav, es domāju, šoreiz. Ticamāk pat, ka 10, nevis 20. Lai gan 20 tur šeit arī lidot iekšā. Mārtiņam ir bijusi tendence liberāli atvērt. Viņi jau kādu laiku tomēr spēlē pie viena gala. Es domāju, ka Oļeks jau to ir pamanījis. Sabīna mazliet atgājusi nostāk. Tie čipiņi nav tik daudz, ka varētu atļauties tagad. Varbūt, kā saka, pēdējam grūdienam saņemties labāk. Bet, ja viņi nepaspējas atgriezties
tad, kad kārtas būs izdalītas, tad viņai būs folds. Varbūt mēs neredzam viņu tieši stāv aiz Nu jā, kājās, bet ne, folds tomēr. Jāaiziet nedaudz nomierināties. Kaut gan es sapratu, kā Sabīna varbūt domāja no otras puses. Ja man nepārlika pirms tam lielāks pāris, tur nevar būt, un vai tiešām ir devītnieki? Viņi iespējams no tās puses analizē šo roku. Varbūt, jā. Vladislavs mēģina izspiest showdownu no Olina licēja. Nu, arī dabūna savu panāk. Jā, savu panāk. Jā, uzzina, ka cilvēks, kas saka, vismaz tā konkrētajā brīdī ar muļķībām nenodarbojās, dabūja dūzīt, iebīdīja shortsteku. Te gan atkal jāsaka, ka to, protams, nekādīgi neatbalstam. Ko? Visi šitās kāršu rādīšanas ļoti kaut kā atsevišķos gadījumos. Jā, šitas ir visklasiskākais, tāds, ka parādīt, ja tev liekas, ka otrs parādīs, tad, jā, varbūt ir kaut kāda. Jā. Nē, Big Blindā kāpēc nerādīt, ar ko tu nometi? Nē. Ja tu vari izspiest informāciju, tu jau neko neparādi. Kaut ko tu bišķi parādi. Piemēram, ja viņš dūzi parādītu un nomestos, būtu informācija. Jā, viņš jau rādīja kungs 3. Sabīna ir apakaļ uzreiz dūzes 10. linoļieks arī atrod roku, kas varētu jā, kolos. ies Olinā. Jā, Ja ies Olinā. viņš spēlēs, tad ies Olinā. Kaut gan cik viņam ir tas stēks jāsaprot. Tas tāds 50-50 varētu teikt. Situācija, manuprāt, nekas nav kļūda. Var gan tā izvēlēties vienkārši vai grib dispersiju. 5 Big Blind Sabīnai. Nē, Sabīnai tā 5 Big Blind, bet viņam pašam 4 cilvēki aizborē. Silnē. Silnē par, tas bija labs jautājums. Dāmas, jā, dāmas izmet. Nē, es tur uzliku viņus kungiem. Izmet mierīgi, nav Te problēma. mēs turnīra sākumā dzirdējām stāstu par to, ka esot tikuši nomesti kungi, kad 3 cilvēki palikuši turnīrā, bet Main eventā. Jā, Summer Festival. 350 latu iemaksas turnīrā, kas, protams, izklausās ļoti, ļoti neticami, bet visādi brīnumi notiek. Katrā ziņā labāk slikts folds nekā slikts kols. Tas ir viens no tādiem pokeru Jā, taisnība. pamat patiesībām, un ja tu nofoldē, nekas jau slikts nenotiek. Mareks no agras pozīcijas 28 masī. Izvēlās nespēlēt, viņam tas viens no vidējiem stekiem. Vladislavs šoreiz neuzbrūk no batona. Kaulis liek drosmīgi Olinu. Viņam arī mazs staks, redzam Jā. 6000 čipus, viņš nopelna klāt. No 22 uz 28, tas ir Ļoti labs iegums. labs ķēriens. Jā, kā saka, tā viena izspēle bija tāda dīvaina, bet viņi katrā ziņā parādīja, ka bailīgs viņš nav. Un šeit arī, principā tā matemātika varētu būt, ka tā viņam bija cik big blind? 20,000, kaut kāda 8, jā? 22, cik vispār ir blind līmenis? Tā. 1002 jau sen nav, man bija liekas. 1-2, tad tagad ir 1200, 2400, kaut kas tāds. Nav daudz, jā. Kaut kāds 6 big blind, viņam tur droši vien, ka optimāli ir kādus 80-85% bīdīt iekšā, ja ne vairāk. Tā 4-5 kaut vai offsuit ierakstās iekšā tādā diapazonā. Pēc reizes lielumu es teiktu, ka 1200-2400 ir blind. Jā.
Nu, ko spēle mierīgi, steki sāk palikt maziņi. Varbūt tādā advancēta pokeru mēs vairs tādu neredzēsim pārāk daudz. Šobrīd ir tikai 2 spēlētāji pie galda, kas varētu saķerties šādām konfrontācijām. Abi 2 ir vairāk tomēr amatieri un diez vai viņi izpildīs viens pret otru baigos gājienus. Bet nu skatīsimies, protams, viss, kas neprognozējams šeit noteikti. Te mēs varam redzēt, kur var sekot līdz jaunumiem un piedalīties balvu izlozē. YouTube, Pokers Latvija, Facebookā un Twitterā. Facebooks ir izņēmums, kur mūsu konts saucās Donkrola. Visur citur Pokers Latvija. Sekojiet, piedalieties un interesēties par pokeru, kā saka. Bet tikmēr turpinām spēles pie galdiem. Žēl, ka mēs nezinām, cik dalībnieku kopumā paliek. Jā, bija pirms kādu laiku bija 17, nu tagad potenciāli varētu būt varbūt 16, teiksim, aptuveni, nu tad viens no minējumiem. Ārā neviens īsti nekrīt. Denisam, kā saka, patīk pāri, patīk dūži, viss kā saka, tādiem netik profesionāliem spēlētājiem, bet, nu, kā saka, agresija nekad nav īsti nosodām preflopā, vismaz pie šī konkrētā galda noteikti nē, kur tomēr diezgan prātīgi visi spēlē. Neviens tāds trakuls nav, kā bija te, piemēram, pagājušā turnīra pārraidē Zvejskungs. Ļoti radoši piegāja lietai, jā, kur varētu... Patika iešmorēt. Visu kaut ko patika darīt, visādas interesantas lietiņas. Te ir diezgan tomēr liela pārsteiguma netiek taisīti. Un cilvēki savu 26 varētu, kā saka, droši foldēt pret reizi. Es domāju, agresija nekad nevar būt nekas slikts. Jā. Tas pirmais reizotājs, teiksim, 9 partijas vēl varētu apstrīdēt. Tas varbūt nebija optimālākā spēle, bet šeit 26, kāpēc nē? Tev neviens bez kārts, ja tu zini nepārliek. Un pat ja kāds tev nokolā arī postlopā, tev ir pietiekami laba situācija, gan dūzes varbūt dzīves, gan viss kas. Ja tu turpini agresēt, Denis Kola. Interesanti. Viņš tieši ar kungs 6 tādu interesantu partiju, tu tad jau biji, nebija vairs laiku, pret Oļegu izspēlēja pie sākotnējā galda, kur arī, jā, Limpkoloja Reizor kungs 6 no UTG. Sabīna ar 9. Sabīnai viegls lēmums. Marekam arī būs viegls lēmums. Visiem pārējiem arī vajadzētu būt viegliem lēmumiem. Nu, te viss ir ļoti vienkārši. Mareks ir Sabīnas draugs. Ja? Nu, vismaz katrā ziņā draugs, labi. Draugs vai labs draugs? Nezinu, draugs nevar būt. Kā varēja redzēt, es tādā ziņā kā labi pazīstams ar viņu. Jā. Viņi runājās un tā varēja redzēt, ka ir. Nu, bet es būšu godīgs, ja šeit ir jākolo, ja es būtu pie galda, tad es būtu, nu, es sauktu Floru un pieprasītu šeit izskaidrojumu, kas šeit notika, vai tas nav chip dumpings. Nu, kaut gan šeit mēs redzam, ka šeit kārts vienkārši tāds bijuši, bet nu nevar šeit foldot arī. Nu, vienalga, kas viņam būtu. Jā, no malas tas būtu ļoti nesmuki būtu manā skatījumā. Nu, varbūt šeit nē, nu, es nezinu, kādā noskaņojumā es būtu, bet tā būtu vieta, kur es varētu saukt turnīru direktoru. Prasīt paskaidrojumu, kas te noticis, jo ļoti laba cena īsti nomest nevar. Un arī dūzes ir atnācis 50-50 situācija, nu 53-47, bet tagad jau visi procenti ir apgriezušies otrādi. Sabīnai atnāk. Ļoti labi kārts priekš Sabīnas. 8 kārtas vairāk bet tās neatnāk. Treidrā neaizvarās. Nu, pietiekami draudzīgi atvada. Viss zolīdi. Te jau neko kārtas, kā saka, šoreiz paši sevi izspēlēja. Nu jā, izspēles vienīgā dīvainība bija no pirmās pozīcijas Kols ar kungu 6 mastī. Nu, viņš izstījās, ka kungu mastī vairākas reizes limpoja. Nu, tā kā
Tā kā nu jā, nav īsti mainījis savu spēles manieri, salīdzinot ar turnīru sākumu, kad vēl bija ļoti dziļi steki, un tam varētu attaisnojumu atrast tādai spēlē. Tagad jau. To mums saka, jā. Jā, mums ziņo, ka pie otrā galda skolotājs, tiem, kas seko pokaram, ļoti labi zina, viens no zināmākajiem latviešu turnīru spēlētājiem. Kaspars Ranga ir čiplīders ar 130,000. Tā kā iespējams, ka laika gaitā vēl kādu pazīstamu vārdu ieraudzīsim. Nu, pie šī galda laikam Oļegs Pauļučuks ir tāds vienīgais atpazīstamais vārds. Kalvim atkal kalpi jau bija šajā pārēdē. Atkal viņš ir all-in, protams, ka viņam nekādu citu iespēju nav. Kā šo roku izspēlēt? Denisam arī ar rūku cirdi jāmet vēl viens kungs mastī nost. Diezgan ātri atvadījās no kundziņa, viss kārtībā. Jā. Tiksimies nākamreiz un Kalvim pienāk klāt ļoti svarīgie čipiņi, kas viņam, kā jau jebkuram šortstakam, nu, vispār jebkuram cilvēkam turnīrā ir vajadzīgi, bet viņam īpaši svarīgāk tas ir. Šādā situācijā, protams, ka tev ir tik maz čipu, es ar kalpiem ceru, ka šī ir tā reize, kad kāds man nokolos. Jā. Ties, ka sabiņi ļoti ātri dala kārtas, bet tas ir neliels pātrinājums. To es pat nepamanīju. Nu, tas arī nav tik būtiski. Interesanti skaņa fonā parādās, kāds kazino telpos ir sācis lielo grīdu tīrīšanu, un tagad putekļu sūdzēs beidzot tiek izslēgt. Putekļu ērcītes nevienam nav vajadzīgs. Redzējām, Oļeks pie mums vistuvāk pārskaita čipus, jo šajās situācijās, kad čipiņi paliek mazāk, ir svarīgi zināt, ļoti svarīgi zināt ir precīzi savu čipstaku. Mārtiņš. Vēlams arī zināt ir tomēr pārējo, sevišķi šortsteku čipu skaitu. Nu, čiplīderiem galda varbūt ne tik svarīgi, jo tur ir jau skaidrāk, kas un kā, bet svarīgi zināt big blindam, sevišķi big blindam, vai viņš ir šortsteks un cik tieši viņam ir. Nu, arī vēlams, protams, citiem spēlētājiem, kuriem vēl jāizdara likmes aiz tevis. Oļeks no batona veids zakšanas mēģinājumu. Denisam dāmas 6 krečos, viņš viegli atvadās no šīs tak rokas un kols. Interesanti. Kungs kalps, Oļeks negribētu redzēt kungu. Oļeks vislabāk gribētu redzēt kādu neitrālu flopiņu, kā piemēram 3-3-7, lai var ar vienu betiņu visu savākt. Nu, šis arī derēs. Gan labs. Jā, Oļeks sevi atradīs bet, tad visticamāk viņš arī savāks šo te banku. Tas arī notiek. Nu, Jurijam ir iespēja mūs pārsteigt ar negaidītu all-in. Veikt kādu izcilu rītu, bet ļoti grūti to izdarīt šajā situācijā. Jā, kolojot ar kungu kalpu, principā cilvēks visticamāk gatavojās spēlēt to fit or fold saucamo. Roka ir it kā tāda, kura pietiekoši labi var trāpīt lopos. Nu, tāda droši vien bija tā cerība trāpīt kungā vai kalpā. Vinnēt showdown vai arī vienkārši value betot, tad tālāk jau. Bet nu, šeit atkal parādījās, ka pasivitāte zaudēja agresijai, kā jau tas daždien bieži pareizāk notiek. Jā, jau tas pokarā parasti notiek. Bet nevienmēr jāspēlē tikai agresīvi. Gadās dažādas specifiskas situācijas, kā arī pasīvā pieeja ir krietni labāk. Nu, jā, šodien mums pie sākuma galda bija. Šodien bija viens tāds piemērs, kur bija skaidrs, ka pēc mazākās vājuma pazīme parādīšanas spēlētājs bija momentā gatavs betot un spiest nost pretiniekus. Tā kā pēc kaut kāda neilga brīža spēlētāji pielāgojās un sāk to izmantot, kur mēs dabūnam otro
otro, kā saka, mācību stundu, ka agresija ir svarīga, bet tikpat svarīgi ir arī pielāgošanās konkrētam spēlētājiem viņa spēles manierē. Atkal tā pati situācija, kurš spēlētājs vairāk gribēs. Tas arī vinēs. Ļoti mazs čipstaks Kalvim bija sākot šo partiju. Arī Denis to laikam nepamanīja. Principā varēja arī Olin likt, bet tagad nāksies atvadīties no kunga dāma, kurš šoreiz ir priekšā, bet es pilnībā kļūdos šeit. Es vairs savas prognozes neizteikšu. Atnāk brīnum kalps. Brīnum kārts, kas procentiņus sagriež pilnīgi un absolūti galīgi šķērsām kājām gaisā. Pat arī Kreits ir sliktāks. Nu jau Denisam pavisam bēdīga situācija. Tā ir tikai dāma, kas nav Kreitsis, bet tā vietā vēl viens kalps. Šī gan priekš Denisa laba kārts tādā ziņā, ka vismaz Riverā viņam vajadzētu kaut ko sataupīt, jo viņš jau, kā saka, zaudē praktiski visām rokām. Jā, kalps interesanti. Ļoti interesanti. Interesanti nospēlē. Principā te būs tāda smieklīga situācija, ka laikam nāksies nepielikt pārstu. Nē, viņš ielika vairāk tomēr kā Olim. Nē. Negribās to showdown taisīt, tas ir saprotams. Kalvs ir atvērs jau. Kalvs parādīja full house, jā. Okay. Tad jāparād kārtas. Viņš laikā Olim pirmais, tā jau viņam jārāda. Kurā mazāk jāparāda? Taisnība. Nē, nezinu, ja Kalvs parādīja pirmais, tad, manuprāt, obligāti nav jāparāda. Es tagad nezinu, kāda ir tie oficiālie. Šeit, godīgi sakot, no turnīru uz turnīru ir savādāks. Tas politikas, tas ir jāsauc turnīru direktors, ja viņi grib zināt precīzi. Bet, katrā ziņā interesanti partija. Neparasti. Kalvim gan krietni paveicās, ka atnāca vajadzīgās kārtas, jo domāju savādāk, jo viņš būtu šajā partijā padevies un zaudējis. Jā. Sevišķi ņemot vērā vēl, ka Denis bija izrādās gatavs arī uzblefot vēl Riverā, tad, tur maz. Neortodoksāla partija bija. Un starp citu, visu cieņu čekam, es tiešām. Jā, jo vairāk no Kalvi puses izstītos pēc tāda value handa, kas varētu arī nokolot. Ja jau divas ielas ir gājis līdzi, uzlikt pretinieku uz to, ka divas ielas ar absolūti neko ir skrējis līdzi, ir diezgan nav tik viegli. Flopā bija flash draws, tur nav flash draws tā kā aizvērās. Principā varēja viena doma būt, ka ir flash, bet flash būtu droši vien, ka kolojas viņa beta pats. Bet viņš nospēlēja maksimāli sev izdevīgi, visticamāk. Vienīgi, ja mēs varbūt, ka Denis kolot arī nevarā, kas to sazina. Ja jau viņš koloja flopā, varbūt kolot arī nevarā, neko nevar saprast. Kamēr Mareks skaita, cik viņš reizos ir pievienojis jauns spēlētājs, Andrejs, pirmajā pozīcijā. Tad tiek sataisīts. Es sagriezts, izvilkts 6000 reizes ar premium roku dūzu kungu. Skatīsimies, vai kāds atradīs kaut ko, ar ko var pretoties. Jā, Denisam Bet patīk piedalīties partijās. Būšu godīgs, nav patīkama situācija pret šādu oponentu ar dūzu kungu, jo, ja tu netrāp, tad tur, kā jau pirms brīža redzēja, var notikt jebkas, un mums gaidām ļoti grūtu lēmumu pieņemšanu. Šis Kalvja kols man ļoti nepatīk. Tur ļoti grūti atrast
iespēju, kā saka, profitabli nospēlēt uz 9 nepozīcijā pret 2 oponentiem. Rekur kāja, nav problēma. Bet pat arī tagad tas nav tik vienkārši. Nu, kā saka, Skaties un mācies, kā saka. nu, Dulzim kungam arī tā nepatīkama pret situācija. 2 oponentiem, jā. Jāšauj pret 2. Kā saka, flopa tā tekstūra nav pat labākā varbūt Cebetam, jo tomēr Ļoti mazs arī betiņš, 8000. Nav nemaz tik mazs, 40% no galdā bankas. ir drogi šādi tā, tad, nu, kalvi, kā saka, te tu saņēmi savu pašu sapņēnāko flopu. Vienīgi nevar saprast, vai viņa tas uztraukums ir, kā saka, dabīgs, jo viņš nav pārliecināts, ka viņa top pāris ir gana liels pāris, vai arī Man liekas, ka tas ir tāds, slowplays it kā. tas ir tāds, man ir ļoti laba roka, ko tagad darīt. Tā tu domā, ka tas drīzāk ir. Man tā liekas. Nu, redzēsim, tūlīt redzēsim, partija to parādīs. Nu jā, tev taisnība izrādījās. 7. solī. Nu, Baliks šeit. Kādu brīdi padomās par to, vai tur ir tas dro, vai tur nav tas dro. Bet nometīs beigās. Bet nometīs, jā, jo viņam tomēr staiks vēl atļauj šādu manevru izdarīt. 9. solī. Nu, redz, Students turpina akumulēt čips, starp citu interesants, viņam tur tāds bildīts uz tā krakla, lai tā uzmanīgāk ieskatās. no studentu dzīves, acīm redzot, ir domāts. Nu jā.